šobrīd ir zināms, ka tā šokolādes fabrika plāno sākt strādāt konkrēti datums apmēram mēnesis. Es nevaru jums pateikt, jo tās iekārtu montāžu viņiem kā tur ies, jā. Bet mēs pajautāsim Sarmaļa kungam, viņiem ir kontakts ar tiem šokolādes ražotājiem. Pēc jūsu domām, tā krīze, kas paradies sakarā ar sastarpējiem sankcijiem starp Eiropas Savienību un Krieviju, viņi izraisīja tādu vēlmi Latvijas un tā skaita Ventspils uzņēmēji kaut kā diversificēt savu riski un vai meklē kaut kādas iespējas sadalīt tos partnerus? Jūs saprotat, ir tāds elementārs ekonomiskās loģikas tādi elementi, elementārie, ja? Ja jūs ražojat lētu produkciju, kāda, piemēram, ir zivju produkcija, viņa ir lēta. Un to transportēt lielos attālumos nav izdevīgi, tāpēc, ka tā transporta izmaksa viņa ir liela. Otrkārt, tik ietilpīgs tirgus, kurš zina šo produkciju no vienas puses, šo produktu zina, no otras puses, un viņš gatavs viņu patērēt, pie tam tā cena ir laba, ar rentabilitāti, kas ir daudz augstāka nekā citur, rada tādu situāciju, ja, ka no vienas puses ļoti svarīgi, lai tu strādā, bet no otras puses, lai tev arī ir peļņa. Ja. Tā kā šī te dilemma, Krievijas tirgus vai kāds alternatīvs tirgus, pie tam tas alternatīvs, katram jau ir, ja runājam par pārtiku tikai, viņam ir savas tradīcijas. Ja. Jūs aizbrauksiet uz Zviedriju, viņi zivis ēd, bet savādāk gatavotas. Ja. Pat mēs katrs mājā zivi gatavojam mazliet savādāk. Pareizi? Katram ir savas tradīcijas. Man mamma vienmēr cekva panētu, ja, tai olā. Ja. Es necepu olā. Lūk. Bet, protams, tas vēl vienreiz liek pārdomāt un meklēt citus realizācijas tirgus, bet nekur jau mums neviens negaida. Neviens tur badā nav, tāpēc, ka mēs neesam piegādājuši savus tur konzervus vai zivu produkciju vai pienu vai gaļu. Tur visi pāēduši. Lai tu dabūtu savu, tev kāds jāizstumj ārā. Un mēs jau milzu apjoms nevaram saražot, mēs jau lielām ķēdēm neko piegādāt nevaram. Mums tā ir liela problēma. Ja? Tā. Bet, protams, Krievijā tā krīze ir nopietna vai ne, un mēs redzam tur speciāls pasākums veids, lai veicinātu automašīnu iegādi, kas ir apstājusies, jo tur ir ražošana. Atsevišķi ražotāji rūpnīcas slēdz. Tā kā, Krievija šobrīd lielā mērā dzīvo uz tādu patriotismu vilni. Jautājums, cik ilgi būs šis vilnis. Katrai lietai ir savu plusu un savu mīnusu. Ja. Nekad nav. Jebkura krīze var droši teikt ir pluss. Tā liek mobilizēties, meklēt rezerves un vēl vienreiz pārdomāt gan izmaksas, gan partnerus, gan attiecības visu. Latvijā šī krīze bija. Tie, kas izdzīvoja, tie, protams, kļūst stiprāki. Man liekas, ka no Krievijas palielināsies emigrācija. Cik viņi varēs, viņus kāds uzņems. Tas pats no Ukrainas. Ja. Man liekas, ka Ukrainas emigrantiem ļoti piemērot ir Latvija. Ja. Vai jūs, prāt, Latvija ir gatava uzņemt emigrantus un cik elastīgas ir tā valsts, cik elastīgi gatavs strādāt valsts struktūras, kuram vienkārši, vai ir tāda politika vispār, kur emigranti mums ir vajadzīgi, ko mēs veicināsim, ko mēs neveicināsim? Jūs zināt, ka Eiropas Savienības vadošās valstis ļoti vēlas, lai Latvija uzņemtos imigrantus, vai emigrantus no tādām valstīm, kas atrodas Āfrikas ziemeļos.
valstī, kurai katru gadu paliek apmēram ap 20,000 iedzīvotāji mazāk, iedzīvotāju skaitas samazināšanās ir problēma būt vai nebūt ilglaicīgā posmā. Un tā turpinās, tad tā valsts pārstāj eksistēt, ja te kāds neiebrauc. Man liekas, ka ja jāizvēlas un Eiropas spiež, lai mēs ņemam no Ziemeļāfrikas, man liekas, ka daudz labāk ir tad, ja tie ir no Ukrainas vai Krievijas. Bet, protams, imigrācijas politikai jābūt ir vadāmai. Tāda ir tagad. Nē, viņa vienkārši, es domāju, ka viņa fiksē faktu. Piemēram, Vācija realizē pilnīgi skaidru imigrācijas politiku, orientējot uz baltiem cilvēkiem ar izglītību. Viņi to veicina. Mums jau nebūs cita varianta. Bet ir problēma, spriežot pēc valodas centra informācijas, galvenā problēma tagad Latvijā to, ka cilvēki darba vietu rod krieviski, tie arī var, tie jaunie emigranti var darba vietu savu starpu runāt krieviski, un tas vajag apdraud Latvijas drošību. Jā, ja valodas lietojums apdraud drošību, tad tādā valstī nekāda drošība nav. Jā. Ja Šveicē var runāt vismaz 4 valodās, un tas neapdraud nacionālo drošību, tad, un ja jūs aizbrauksiet uz Ameriku, ja, un iesiet ķīniešu kvartālā vai iesiet Londonā ķīniešu kvartālā, tur visi runās ķīniski, jūs ar savu angļu valodu, tur jūs neviens nesapratīs. Jūs varat tikpat brīvi runāt angliski, cik latviski. Ķīna. Un kas notiek? Nekas nenotiek. Tirgojas tur. Tāds ir. Mums jau nav tādu ļoti kompaktu. Mums neveidojas, teiksim, pilsētā Krievu rajons, Ukraiņu rajons, Baltkrievu rajons. Mums visi kopā dzīvojam. Sajaukt ļoti labi. Nav mums tur problēma. Mums ir problēmas pilnīgi citas.